Šodien izstāstīšu tev noslēpumus, ar kuru palīdzību tu spēsi 2026. gadā pelnīt ļoti daudz naudas, pateicoties darījumiem, kurus tu noslēgsi, veicot augstos zvanus. Maziņš stāstījums par to, kāpēc es gribu par šo stāstīt. Redz, ir tā, ka es pēdējā mēneša laikā esmu ticies ar vairākiem uzņēmējiem, vismaz 2 man ir palikuši prātā, kuriem vienam no viņiem ir startups, un otram no viņiem jau ir strādājošs bizness, kas apgroza gadā tur virs, man liekas, 6 cipru vai 7 cipru summas. Ir atšķirība, bet es neatceros, nav svarīgi. Respektīvi, viņam jau ir bizīts, nauda griežās, visi kārtībā. Un viena kopīga lieta viņiem abiem diviem bija tāda, ka viņi nesaprot, kā uzrunāt savus potenciālos klientus, jo viņu bizness ir vairāk saistīts ar konsultācijām. Tas nav tā, ka tu pārdod vienu produktu, bet tu risini specifiskas uzņēmēja problēmas. Tā problēma var būt coacham, var būt konsultantam, var būt fractional kaut kādam tur chief revenue officeram, fractional accountantam un vēl tā tālāk. Respektīvi, visur, kur ir tāds elastīgs pakalpojums, custom, kā konsultācija, ir grūti pateikt, ko tu dari. Arī kā psihologam. Lūk. Un tad, vadot mini meistarklasi Ventspilī, izstāstot šo vienam no 2 apmeklētājiem, es padomāju par to, ka būtu vērts uzfilmēt video un iedot jums tā kā šo formulu, ar kuras palīdzību tu varēsi izveidot sev šo formulējumu, lai vieglāk uzrunāt klientus. Un es ne tikai tev iedošu formulējumu ar piemēriem. Es tev ne tikai izstāstīšu formulu, kā tu šo problēmu un risinājumu formulējumu varēsi pateikt. Es arī sagatavoju ar mākslīgā intelektu darbināmu tādu kā ideju ģeneratoru. Iespējams, viņš arī palīdzēs tev arī uzģenerēt reāli strādājošus jau vārdus, kas tev ir jāsaka. Un, protams, vajag pārlasīt, izfiltrēt to, pirms tu pielieto. Tāpat es tev izstāstīšu, ko tu vari darīt, lai iespējams mazināt šo pretestību ar augstiem zvaniem. Tas būs īpaši noderīgi tiem, kas zvana uzņēmumiem un potenciāliem klientiem, kur jau šos cilvēkus ir nedaudz, teiksim tā, izčakarējuši jau iepriekšējā zvanītāji, un iespējams ar viņiem negrib runāt, kur ir kaut kāda resistence, lai tu, teiksim tā, laustu paternus un iespējams iegūtu sev labākus iespējas, lai veidot šīs sarunas. Un trešā lieta, es tev vienkārši izstāstīšu, ko top cilvēki, top 0,1% pārdevēji īstenībā dara, tad, kad viņi vienojas par tikšanām, un kas viņiem palīdz sarunāt tādas tikšanās, kuru palīdzību viņi pēc tam veiksmīgi noslēdz darījumus. Tā kā lecam iekšā dokumentā un sākam mūsu apmācības, paņem sev blociņu pierakstus vai arī uz datora raksti, doesn't matter. Kā sākt augstos zvanus 2026. gadā? Kāpēc saku, kā sākt, nevis kā viņus veikt, jo šis ir tikai sākums. Ja? Un es tev iedošu vairākus līmeņus. 1., 2. līmenis un arī 3. Par 3. mēs neiedziļināsimies. Vienkārši izstāstīšu, ko tu varētu iegūt, ja tu būtu 3. līmenī. Ja? Tad 1. līmeņa lieta, kas tev ir jāapgūst un jāiemācās manā skatījumā, ir tas, ka tev ir jānodefinē savus problēmu un risinājumu formulējums, lai cilvēks, ar kuru tu runā, reāli saprastu, ko pie velna tu dari un kā tu viņam vari palīdzēt. Un lai tu nestāstītu viņam iespējams par to, cik forši tu esi, cik krūts, bet par reālām problēmām un risinājumiem, kurus tu dari. Ja? Kas tev ir jāizdara, lai tu varētu šo noformulēt? Tev ir jāzina 2-3 specifiskas problēmas, ar kurām sastopas tavi klienti vai kurus tu atrisini. Ja tev ir startups, un tu nezini, tad iespējamās problēmas, kuras tu atrisini, kuras tu gribi atrisināt. Ja? Un tad veids, kā tu atrisini šīs problēmas bez dziļām detaļām un pasargi Dievs bez cenām, par cik tu to dari. Ja? Un tad 3. lieta ir specifisks jautājums, specifisks jautājums, lai uzzinātu klienta reālo situāciju par to kaut kādu savu topiku. Un tu redzēsi, lejā piemēros, es tev redzēsi, kādam ir jābūt šim jautājumam. Lūk. Un šeit arī uzspiežot uz šī linka, tu varēsi nonākt uz manu mājaslapu, kur arī es tev palīdzēšu uzģenerēt šo te, lai tev īsti galva nav jālauž, tikai 3-4 jautājumiem atbildēsi, bet iziesim cauri piemēriem. Iztēlamies, ka man ir mārketinga kompānija, un tas veids, kā es sāktu savu sarunu ar potenciālo klientu, būtu sekojoši.
Vai tu zināji, kā daudzi B2B uzņēmumi dažreiz sastopās ar to, ka viņi tērē naudu Facebook, Google, vides reklāmās, bet viņi īsti nezina, vai tas nes atdevi. Mājaslapas apmeklētāji it kā ir, bet viņi nepārvēršas ne par līdiem, ne par klientiem. Viņiem vispār nav skaidras sistēmas, kā izmērīt mārketinga atdevi no investīcijām. Viņi vienkārši cer, ka kaut kas strādās. Un tas, ko mēs darām, ir mēs palīdzam šādiem uzņēmumiem izveidot izmērāmu stratēģiju, kas fokusējas uz līdu ģenerēšanu, nevis uz tikai kaut kādiem followeriem vai laikiem, un nodrošina skaidru redzamību par katru iztērēto eiro. Kā jūs šobrīd izmērat savu mārketinga efektivitāti? Ja? Tāds piemērs, uzraksti komentāros, ko tu par šo domā. Kamēr es šo lasīju, man likās, ka varbūt ir nedaudz pa garu, var saīsināt, bet man liekas, ka tāpat šis ir 90% labāk nekā vienkārši piezvanīt un pateikt, mēs darām mārketingu. Iztēlosimies, ka tev ir mājaslapu veidošanas kompānija. Kā es sāktu šo sarunu būt tāds, vai tu zini, kā daudzi uzņēmumi, kuriem ir jau diezgan pasen veidotas mājaslapas, dažreiz sastopās ar to, ka viņu mājaslapas izskatās novecojušas, neatbilst esošai konkurencei, kas atbaida vispār potenciālos klientus. Un tās nedarbojas arī labi mobilajos telefonos, kas ir baigi svarīgi, jo lielākā daļa apmeklētāju vairs nav no datoriem. Un viņi arī zaudē potenciālos klientus, jo mājaslapā nav skaidrs call to action, kas būtu integrēts ar viņu pārdošanas procesu. Viena svarīga lieta, es tagad iepauzēju to šo lasāmo, tik ātri, kā es tagad runāju, nevajag. Jo cilvēkam tas būs vienā rāvienā, un vajag atstāt pauzes, lai viņam būtu laiks pārvārīt tas, ko tu viņam saki. Ja? Obligāti lēnāk, es te bišķiņ kafija kiksin, bišķi pātrinājos, tad es turpinam šo roleplayu. Un tas, ko mēs darām, ir, mēs izveidojam modernas, konversiju optimizētas mājaslapas uzņēmiem, kas darbojās kā automātisks pārdošanas rīks 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā. Un vēl vairāk, mēs viņus integrējam ar CRM un mārketinga sistēmām. Cik klientu mēnesī jums atnāk no mājaslapas? Tā izskatītos piemērs ar mājaslapas veidošanu. Biroja izejmateriālu pārdošanas kompānija speciāli uzrakstīju šo piemēru, tāpēc, kad tur es sāku savu pārdošanas ceļu šajā uzņēmumā, un es atceros arī savus augstos zvanus. Neviens no manis sakāmā nebija tik foršs, es vienmēr tur runāju par cenām vai vēl par kaut ko. Bet kāds varētu izklausīties tagad, ja es zvanītu? Klau, vai tu zināji, ka daudzi biroji un uzņēmumi dažreiz sastopās ar to, ka viņi pērk biroja lietas no vairākiem piegādātājiem, un dažreiz pasūtīšana ir tik haotiska, ka neviens īsti nezina, kur kas ir pasūtīts. Un viņi tāpat arī neapzinās, cik daudz naudas viņi tērē mēnesī biroja precēm, jo nav kaut kādas centralizētas sistēmas. Un visbiežāk viņi maksā vairāk nekā vajag, jo nepērk vairumā vai neatpazīst labākos piegādātājus. Un tas, ko mēs darām, mēs kļūstam par uzņēmumu vienīgo biroju preču piegādātāju ar online sistēmu, kur viņi var sekot līdzi budžetam, pasūtīt vienu vietu, un mēs garantējam piegādi nākamajā dienā ar 20-30% zemākām cenām nekā mazurtirdzniecībā. Cik šobrīd aptuveni tērējat birojā precēm mēnesī? Šis bija riktīgi gari. Kad es rakstīju, man izklausījās daudz labāk. Noteikti varētu samazināt, iespējams varētu runāt par kaut kādām citām problēmām. Protams, es iesaku atstāt reālās risinājumus, ja tādi viņam ir. Un kamēr es šo lasīju, īstenībā es arī pirms mēneša biju vienā BNI tikšanās reizē. Man liekas, šis arī varētu būt tāds labs pitch, ko varētu izstāstīt. Viņš varbūt nav tik interesants, te nav joks, kas pievērš uzmanību, bet šo noteikti var adaptēt, tāpēc noteikti šo linku izmanto sev ideju ģenerēšanai. Un pārdošanas brokeris, man vispār liekas, apdrošināšanas brokeris, nevis pārdošanas brokeris, man vispār liekas apdrošināšana kā mega industrija un vieta, kur var ļoti daudz darījumus noslēgt, nedaudz pabaidot cilvēkus par tām sekām, kas viņiem varētu būt, ja viņiem nebūs šīs apdrošināšanas polises. Un tad, kā es sāktu šo sarunu, ja es gribētu pārdot B2B segmentā, tad es zvanītu un teiktu tā.
Andri, vai tu zini, kā daudzi uzņēmēji, uzņēmumu īpašnieki dažreiz sastopās ar to, ka viņi maksā it kā viņam ir biznesa apdrošināšana, bet viņi īsti neizprot, kāda veida segums viņiem ir un kas ir apdrošināts un kas nav. Un viņi kaut kur ir pārapdrošināti, un kaut kur nav līdz galam apdrošināšana. Galu galā viņi vienkārši pērk to, ko viņiem iesaka, un kad notiek kaut kas neparedzēts, es nezinu, tur avārija vai kaut tiesas prāva vai pasarg Dievs kiberuzbrukums, viņi atklāja to, ka policija nemaz to nesec. Un tas, ko es izdaru, ir es palīdzu uzņēmiem izveidot pielāgotu apdrošināšanas stratēģiju, kas balstās uz viņu faktiskajiem riskiem un budžetu, izskaidrojot visu vienkāršā valodā, un es pieņems viņiem tad, kad ir vajadzīga palīdzība, ne tikai tad, kad ir jāpārdod polise. Kad tu pēdējais vispār pārskatīji savā biznesa apdrošināšanas polisēs? Tāds statements, man liekas, forši. Es nezinu, cik bieži tavs brokeris tev stāsta par to, ka tev var apdrošināt varbūt pret šādiem riskiem. Un kas vēl šeit man prasās, tikko ienāca prātā, ir, ja šeit tu vari vēl, ja es būtu apdrošināšanas brokeris, tas, ko es ieliktu šeit, kas balstās uz viņu faktiskiem riskiem un budžetu, mēs veicam tur kaut kādu auditu vai izpēti, pirms izvērtējam riskus, balstamies uz industrijas notikumiem un tā tālāk. Noteikti ir vērts pabiedēt klientu. Nevis pabiedēt, bet arī palīdzēt viņam saprast riskus mūsdienās, kā ir noteikti daudz uzņēmumi, kuriem ir šie kiberuzbrukumi, un ja kaut kur vēl tas ir izskanējis publiskajā vidē, tad noteikti to var izmantot kā iemeslu, lai pakustinātu šo klientu. Tad runājot par piemēriem, šeit ir vairāki piemēri, 4, cerams, kad saprati ideju. Ja ir vēl kādi jautājumi, kā to izdarīt, raksti komentāros, un šeit uzspiežot uz šīs saites pie šī dokumenta, un dokuments būs pieejams zem šī video, tu varēsi uzģenerēt arī savu bezmaksas savu problēmu un risinājumu formulējumu vienkārši ar mākslīgā intelekta palīdzību. Otrais līmenis ir iemācīties atbruņot klientu sarunas sākumā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Pirmkārt, jau saruna ir daudz foršāka, ja tu atbruņo klientu, un viņš nav tik resistents klausīties to, ko tu sāki. Jo katreiz, kad tu sāki kaut ko, kas atgādina par tevi kā par pārdevēju, kurš vienkārši grib kaut ko pārdot, tu distancējies no šīs saiknes ar klientu, un viņam nav baigās intereses ar tevi runāt. Un šeit ir 2 versijas, kuras es gribu piedāvāt tev, kā tu varētu uzsākt šo sarunu, kādus vārdus tu varētu teikt, izmantot, un kādā veidā tev viņi jāpasaka, jo šis ir super svarīgi. Tieši tas, kā tu pasaki to, nevienmēr tas, ko tu pasaki, jo mēs esam uz telefonu, un uz telefonam tā intonācija ir ļoti svarīga, svarīgāk pat vairāk nekā vārdi. Lūk, un šeit ir 2 versijas. Ir viena Jeremy Mainera versija, ar to, kā atbruņot klientu, un otra ir Black Swan versija, ko es atradu arī pirms es filmēju šo video. Es pats neesmu viņu mēģinājis, un man liekas, tādas kontroversijas ir, bet man liekas tāds interesants leņķis, ar ko noteikti būtu vērts paeksperimentēt. Un ja kāds noskatoties šo video, kas reāli, noteikti šo video skatīsies tie cilvēki, kas vai veic augstos zvanus, vai tie, kas plāno, un ja tu pamēģināsi, izmēģināsi vienu openeri un tad otru openeri, nezinu, tur 50 reizes vieniem zvaniem, 52, uzraksti komentāru, kā tev gāja. Kā sākt šo runu, tad, kad klients ir tikko pacēlis klausuli. Un es sāku uzreiz ar jautājumu. Halo, tur Anna kaut ko paceļ. Tas, ko es saku, ir, vai es varētu lūgt pēc palīdzības? Parasti klients pateiks otrā pusē, jā, kā es jums varu palīdzēt. Un tad es izvēlos vienu no šīm lietām, ko es saku. Es vai nu saku, un es neesmu pārliecināts, kad būsiet īstais cilvēks, kas ar ko man jārunā, un es sāku ar savu problēmas runu. Vai zinat, kā daudz B2B uzņēmumi tralā, bla, bla, bla. Eju uz šajieni. Ja? Vai arī es saku, vai varētu lūgt pēc palīdzības? Jā, kā es varu jums palīdzēt? Un man ir jāatvainojās, jo man burtiski ir pāris minūtes pirms manas nākošās tikšanās. Un vai zināt, kā daudzi birēji un izņēmumi dažreiz sastopās ar to, ka, un mēs ejam šeit. Kāpēc man patīk šis?
pamatā tāpēc, ka šis ir pamatīgs pattern interrupts, kura visbiežāk noteikti šādā veidā nevienas sarunas nesāk. Un tālāk vēl viens pattern interrupts, kur mēs neidentificējam sevi kā pārdevēju, tad mēs izstāstam, kad jūs vēl nezināt, vai jūs runājat ar decision makeru vai nē. Šis ir tāds status, kur jūs atstājat savu status frame, un cilvēkam subconsciously iesējat to domu par to, ka, hei, es neesmu parastais pārdevējs, kurš tagad pusstundu sēdēs borēs tev uz trubas kaut kādu stāstāmo, kad es esmu tur top čalis, man maz laika un tā tālāk. Šī versija man patīk ļoti, un šeit daudz psiholoģijas apakšā zem šiem vārdiem, tāpēc es ieteiktu izmantot šo. Te ir Black Swan versija. Kas ir Black Swan? Tas ir tā kā FBI negotiators, kurš ir uztaisījis savu uzņēmumu, un tas, kā viņš iesaka, ir sākt zvanu ir šādā veidā, un vienkārši cita pieeja. Respektīvi, mēs zvanu, sakām, Anda, paldies, ka atbildējāt. Klau, Anna, tu iespējams ienīdīsi mani par šo, bet šis īstenībā ir augstais zvans. Es nezinu, tu liksi klausu nost, vai es tā kā varētu nozagt minūti tavā laikā. Un tālāk ejam uz šejieni. Un kāpēc šis īstenībā varētu strādāt? Ja? Šeit it kā mēs sakam cilvēkam paldies par to, ka viņš vienkārši atbildēja uz šo zvanu. Ja? Šo būtu iespējams izdevīgi, šo varētu izmantot ar kādu tiešām ļoti aizņemtu cilvēku, augsts status, devis tur sekretāri, un tad, kad viņš paceļ to klausu, un tu viņam izsaki to appreciation. Ja? Tas ir tāds leņķis, kur es saprotu, ka tas strādā vienkārši tādā random augstajā zvanā uz ofisu, uz front desk. Noteikti to neizmantotu. Nākamais psiholoģiskais elements ir tas, ka tu nosauc šo emociju, kāda iespējams cilvēkam parādīsies par to, kad viņš sapratīs, kas tas pa zvanu ir, un klau, zini, kā ir, tu iespējams sāksi mani ienīst, bet īstenībā šis ir augstais zvans. Un tad, kad mēs nosaucam to emociju un rakstojam reālu situāciju, kurā mēs esam, tas arī mazina nedaudz šo spiedienu. Un foršākais, kas šeit ir, man liekas, ir tas, ka tu dod klientam izvēles iespēju. Klau, tu gribēsi tagad mani pasūtīt, vai vienkārši gribēsi nolikt klausuli, vai tomēr es varēšu tev minūtes laikā izstāstīt, kā mēs varētu būt noderīgi. Ja? Un tas ir tas, kur tu iedod cilvēkam izvēli, un ja tiešām tu būsi piezvanījis neīstajā laikā, kā parasti arī notiek ar augstajiem zvaniem, tu piezvani neīstajā laikā, tad iespējams tev būs labāka iespēja aprunāties citā laikā. Un šeit tu atstāji it kā iespēju cilvēkam, un tu viņam neuzbrūc vienkārši virsū, kā tas notiek šajā versijā. Kuru no šiem diviem izvēlēties? Tava izvēle, ja tev ir kāds labāks starteris, tu vari uzrakstīt arī komentārā pie šī video, un tad, kad es pateicu šo, atkal mēs ejam iekšā šeit, un vai tu zini kā, un izmantojam mūsu problēmu un risinājumu formulējumu. Trešais līmenis, kad zini par ko īstenībā runāt tālāk. Šajā īsajā video es nevarēšu izstāstīt, ko tev darīt visu šīs sarunas gaitā. Tas ir noteikti tēma atsevišķam treniņam. Bet, ja jau sakombinēs pirmo un otro, es domāju, ka būs jau priekšā 80% pārdevēji, jo daudz cilvēki un uzņēmēji būs gatavi ar tevi tikties tikai tāpēc, ka tu viņam jau forši izstāsti par šo problēmu un risinājumu formulēm, un cilvēki Latvijā nav tik rezistenti, lai tikties, kā tas pieņemsim ar ārzemēs, ar daudziem cilvēkiem, kurus es arī trenēju, kuri zvana klientiem, kuriem dienā piezvana 10 reizes vien tie paši cilvēki, un tur tikai cits challenge izlausties. Tur arī komisijas, arī daudz lielākas darījumu noslēgšanā. Noteikti Latvijā nekustamo īpašumu nišā arī tas ir. Nākamajā video es varbūt arī ielikšu formulējumu arī nekustamo īpašumu aģentam. Es domāju, ka šis tādās maz less competitive nišās ļoti labi strādās, bet, lai tu varētu pārdot un cīnīties par lielajām komisijām, kur liela konkurence, tev ir jāzina, ko darīt tālāk un par ko runāt. Jo ne visus iecepīs tikai šīs. Šīs viņiem palīdzēs vairāk tevi turpināt klausīties tālāk, bet tas zelts ir tur, ka tu uzdod šos jautājumus klientam. Ko es ar to domāju? Kas tev potenciāli būtu jāizdara ideālajā pasaulē,
lai tu varētu sarunāt tādu tikšanos, kur tev būtu laydown sales, kur vienkārši cilvēks būtu gatavs atnākt un nopērkt. Tad pirmkārt, tev jāsaprot, vai tu runā ar īsto lēmumu pieņēmēju. Jo dažreiz var būt tā, ka tu piezvani, un tas Andris nav Andris, kas atbild par mārketinga lietām, un tad tev jāiet uz citu cilvēku. Tad, kad tu esi viņu bišķiņu iesildījis, tu esi tā kā to huku āķi izmetis ar mūsu problēmu risinājumu formulējumu, tev ir jāsaprot viņu reālā esošā situācija, kas tad īsti notiek tajā uzņēmumā. Un tad, kad tu saproti šo situāciju, ko viņi dara, kā viņi dara, tev vēl ir jāsaprot, tā kā tās problēmas, kur ir tā sakne tai problēmai, kāpēc tad viņi ir sastapušies ar to, ja? Un kad tu esi sapratis šo problēmu, tev jāsaprot, kā šī problēma emocionāli ietekmē šo cilvēku, ar ko tu runā. Jo cilvēki pieņem lēmumus balstoties nevis uz loģiku, bet uz emocijām. Un tad ir vēl tāds jautājums, ko tu vari uzdot, lai mazinātu cilvēku marinēšanu, kad viņi atmarinē, tavu tikšanos un vēl kaut ko. Nākamā lieta, kas tev vēl būtu jāsaprot, ir kā, lai klients izstāsta arī tev, kāda būs viņa bezdarbības cena, ja viņš šo neatrisinās, lai viņš pieliek vēl cipariņu klāt tam, cik tas viņam tagad maksā, ka šis nav atrisināts un cik jau viņš naudas ir pazaudējis, un kā viņš jūtās par to, ka viņš tik daudz naudas jau ir pazaudējis. Un redzot jau šo, tu saproti, ka mēs jau divreiz esam pacēluši emocijas, kas ir šim cilvēkam attiecībā uz problēmām, reālajām problēmām, kas viņam ir, un tad tu aicini viņu uz tikšanos, lai atrisinātu viņa problēmas un emocionālo stāvokli, kas ir piesaistīts pie šīm problēmām, par kurām viņš iespējams iepriekš nav nemaz domājis, nevis vienkārši atnākt un paklausīties prezentāciju. Un ja tavā uzņēmumā ir kāds cilvēks, kurš plāno tikšanās kādam citam, tas tāds SDR modelis, kas ir populārs ārzemēs, tad ja tavs seters, tā viņa sauc, nedara šo te, tad, protams, ka tavs darījuma noslēgšanas procents ir švaks, jo cilvēki atnāk paklausīties prezentācijas, nevis nopirkt. Bet ja tu izdari šito, viņa darbs ir tik vienkāršs, jo tu jau esi izvilcis to esenci, un cilvēks reāli saprot, ka viņš nāk risināt savas problēmas, nevis vienkārši pasēdēt, pasildīties, pasildīt ausis, kā sākās. Un, ja tu plāno veikt augstos zvanus, vai tu viņus vēl jau veic, iespējams, viss, ko es tev stāstīju, tev jau ir zināms, un tu esi top nazis. Atnāc uz implementācijas zvanu, uzspied šeit uz linku, parādīsies manā mājaslapā forma, uzraksti augsto zvanu implementācijas zvans, es sapratīšu, ka tu esi no šī video, un mēs sarunāsim ar tevi īsu sarunu, kur mēs varēsim tādu implementācijas zvanu, kuru es palīdzēšu tev atrast vēl, varbūt kādu lietu, kas kavē tev saplānot tikšanās vai veikt foršākus augstos zvanus, un arī izstāstīšu, kā to potenciāli var atrisināt arī šīs sarunas laikā. Protams, ja tu arī veic augstos zvanus, tikai plāno veikt augstos zvanus, arī tad tu vari noteikti spiest uz tā linku, un mēs varam satikties. Es ļoti ceru, ka šis bija vērtīgi, un arī tu spēsi paņemt kādu 1, 2 vai varbūt 3 lietas un pielietoši 2025. gada nogalē, kad tiek publicēts šis video, un arī 2026. gadā, un iespējams arī šīs tehnikas ļoti labi strādās arī 7. un 8. gadā, jo tas, ko es tev izstāstīju, ir balstīts uz cilvēku uzvedības pamatlietām psiholoģiju, un to mēs nekad nevarēsim izņemt ārā no cilvēkiem. Vienīgā lieta, kas varēs notikties, ja šo video būs noskatījušies visi Latvijas pārdevēji un visi jau klienti būs dzirdējuši, ka šādā veidā tiek uzrunāti klienti, tad iespējams būs jāsāk kaut kas mainīt, lai diferencētos, bet ņemot vērā to, cik ir kopumā izglītoti Latvijas pārdevēji, es domāju, ka tev ir vērts noskatīties šo video un pielietot, un tu jau būsi daudz priekšā, un es noteikti tev iesaku nesūtīt nevienam savam kolēģim šo video un atstāt šo informāciju kā savu tādu trumpi vai dūzi, kuru tu izmanto, lai veiksmīgāk noslēgtu darījumus un kaldinātu savu peļņu. Šodien viss, un lai tev izdodas, un daudz vairāk efektīvu foršu augsto zvanu. Tiekās. Čau!